Internetā redzēt komentāri, kur raksta, kāda jēga braukt ar elektroskrējēju, kurš vēl patērē elektrību. Šoreiz detaļās neiesim, kas labāks ritenis vai braukt ar elektroskrējēju, bet paskatīsimies, cik tad tiešām ir dārgi braukt ar šo pārvietošanās līdzekli. Elektropatēriņa mērītājs ieslēgts, arī lādētājs piesprausts. Tad varam arī spraust iekšā elektroskrējēju un paskatīties, cik tad nepieciešams, lai viņu uzlādētu līdz 100%. Es nevarēs redzēt, te tagad raustās pēdējā baterijas strīpiņa, praktiski nav vairs braucams ar viņu. Un telefonā arī var parādīt, tad rādās 2% un ka vēl 0,5 km var nobraukt, bet, ja ar kāju neatstamjās, tad neko nevar pabraukt. Spraudīsim lādētāju iekšā un skatīsimies, cik tad vajadzēs laiku un cik daudz elektroenerģiju patēriņš būs no vienas uzlādes. Elektroskrējējums uzlādēts, tas lādējās aptuveni 3,5 stundas un patērētā elektrība bija 0,2 kWh. Man 1 kWh izmaksā 0,2 eiro, jeb 20 centi, un, lai es uzlādētu savu elektroskrējēju līdz 100%, tas man izmaksā tikai 4 centus. Kā jau varēja redzēt manā vienā no iepriekšējiem video, kurus testēju savu elektroskrējēju pēc 3 gadu lietošanas, cik tad es vēl varu ar viņu nobraukt. Tad apmēram es varēju nobraukt ar pilnu uzlādi 15 km. Ja rēķinam izmaksas tā kā mašīnām 100 km, tad, lai es varētu nobraukt 100 km, man tas elektroenerģijā izmaksās vien 26 centus, par ko pat nesanāk nopirkt košļaņu paciņu. Vēl mēs nedaudz varam paskatīties uz lādēšanas grafiku. Kā redzams, sākumā diezgan ātri notika uzlāde un tad lēnām sāka slīdēt uz leju. Tas ir līdzīgi kā elektromašīnām un arī tiem pašiem telefoniem, ka līdz 80% notiek ļoti ātri uzlāde un tad lēnām šis uzlādes ātrums krītās. Bet jāņem vērā vēl viens aspekts, kā redzams pēc grafika, es atvienoju no elektrības pašu lādētāju un elektroskrējēju no rīta, bet visu nakti bija kaut kāds elektroenerģijas patēriņš. Tātad, kamēr ir pieslēgts pie elektrības, viņš visu laiku patērē elektroenerģiju. Tātad vajadzētu pēc uzlādes noteikti atvienot viņu no strāvas. Tā, kā apskatījāmies, viena uzlāde izmaksā nieka 4 centus. Tā kā ar elektroskrējēju ir ļoti lēti braukt, praktiski neko tas neizmaksā. Cerams, ka kādam noderēja un tiekamies citos video.